Pagatavosim ogu biezeni, un tam mums būs nepieciešams. Tātad pašā sākumā mēs ogas nomazgājam, nosusinam un tad sablenderējam un izlaižam cauri sietiņu. Un jūs redzēsiet, ka sietiņā paliks miziņas un kauliņi, ja, un tādā veidā mēs pagatavojam biezeni. Nekāds cukurs, nekāda saldinātāja nav jāpievieno. Ja. Tādā veidā mēs arī to biezeni sagatavojam saldēšanai, mēs vienkārši nosveram vajadzīgo daudzumu. Es svaru parasti pa 100 gramiem, tādā veidā man tā kā ir ārtāk pēc tam darboties. Uzrakstam arī derīguma termiņu. Derīguma termiņš ir 1 gads no pagatavošanas brīža, un tādā veidā biezeni var uzglabāt saldētavā. Var arī, protams, izlaist caur sulas mašīnu, arī tādā veidā var tā kā pagatavot biezeni, bet viņš būs tad tā kā drusciņš šķidrāks nekā gatavojot šādā veidā tā kā caur sietiņu. Tā kā lai tev izdodās un labi garšo!